Mārtiņ, jāsaka, Mārtiņš mums ir atsūtījis tādu vēsti, ziņu vai lūgumu, vai šogad mēs neatskaņosim līgo miksi, to koncertu. Ir 22. jūlijas, Mārtiņ. Es kaut ko palaidis garām. Mārtiņš stipriņām. Zaļo. Černogolovku vai kaut ko tādu. Jā, ir 22. jūlijas. Jūnijas Mārtiņ. Bija viss jau cauri. Tais maija pēdējās dienās, tad, kad tu sāki, jā, tad skaidrs, ka tev likās, ka vēl visu vasaru priekšā. Bet jau ir pāri mazliet vidum jau tā jāsaka. Nē, varbūt, ka Mārtiņš domā, ka tradicionāli 23. datumā tā būs. Jā, viņam nav Jāņi, viņam ir tikai Mārtiņi, jā, un 23. datums. Viņš 23. datumā bija. Varbūt, jā. Nezinu, ko mēs te varam piedāvāt, nav. Nebūs tagad laikam. Ko mēs viņam varam piedāvāt uzvadīt Hitlera lelli? Hitlera lelli, jā. Jo viņš jau dzīvo, viņš varbūt domā, ka Vācijā vēl ir vācieši. Jā. Jā. Nē, ka pie mums vēl ir vācieši. Viņš domā. Jā. Klausies, Mārtiņa, kāda britu dizaineri ir izraisījis pamatīgu sašutumu, izdodot adīšanas paraugu grāmatu ar pamācībām, kā uzadīt pasaules nežēlīgāko diktatoru modeļus. Jā. Tur ir Hitlers, kas tad tur vēl ir? Te vēl nav pārējie nominēti. Kas tad tur vēl ir? Sadams Huseins, vai ne? Ugānas diktators Idi Amins, vai ne? Jā. Un kambodžiešu līderis Pols Pots. Jā. Normāli. Mārtiņ, bet tiešām, jā. Un tā ielu pārdevēt par Meirovica. Nē, to mēs viņam pēc gada. Nevis par Bormana prospektu. To mēs nākošu gadu viņam pateiksim. Bormana vai Šelenberga gatvi. Jā, tas nav tur visi savādāk. Jā. Mūsēji atkal ir. Un šitā te Abrene, jā. Tā vairs nav Latvijā. Tas viņi, man liekas, arī mazāk interesē. Jā. Mēs vairs neesam Krievijas impērijā. Jā, mēs arī klausamies angļu dziesmas lauzītā valodā. Viens supersoniks turpinājumā elektronikas, tas Mārtiņ tev līgo miksa vietā. Hey baby, ride with me away. We doesn't have much time. My blue jeans is tight, so onto my love rocket climb.